Nokrita 2 ozoli no vētras. Varbūt kam vajag ozolu lapas priekšpirts vai uztaisīt mebeles priekšpirts. Varat droši zvanīt. Jautāt. Cilvēks pārdos. Vai koku lapas, vai pašu materiālu, vai uztaisīs mebeles. Galdus un tādu un līdzīgu. Tas ir otrais ozols. Reku, cik milzīgs, liels. Tas reku viņu darbi. Viņš veido galdus, sēdvietas visādas. Tas viss no saknēm, priežu saknēm. No ozola saknēm arī var uztaisīt galdus. Droši zvaniet. Šitā pirtiņa arī viņu darbs. Tā būs vispār vasaras virtuviņa. Cik stipra, kā izturēja ozolu pat nokritušu.